Vai var plānot, cik pacientiem būs jāsniedz neatliekamā medicīniskā palīdzība? Pēc loģikas šķiet, ka to īsti precīzi nevar noteikt, jo kā gan zināt, cik cilvēku gūs traumas, cietīs negadījumos, būs ar akūtām kaitēm. Taču mūsu valstī ierēdņi ir pārliecināti, ka to var izdarīt, un tāpēc jau kuro gadu neatliekamās palīdzības sniegšanai ir kvotas. Un jau kuro gadu, vēl nesagaidot gada beigas, slimnīcas tās ir pārtērējušas. Pārstrādāts viņas ir, mēs jau strādājam uz nākošā gada rēķina. Valdība sola, ka pārskatīs finansējumu. Mēs arī tā ceram. Alūksnes slimnīcā kvotu pārstrāde atkārtojas gadu no gada. Slimnīcai kvotas tiek piešķirtas palīdzības sniegšanai Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem, bet netiek ņemts vērā tas, ka plašākā apkārtnē Alūksnes slimnīca ātrās palīdzības dienestam ir tuvākā un pieaug pacientu skaits no citiem novadiem. Protams, ka nākšu vairāk šo pacientu arī no kaimiņu rajoniem, bet vairāk nopietni. Neatliekamais dienests strādā pēc principa, ka viņi nogādā akūtos pacientus tuvākā neatliekamās palīdzības slimnīcā, kur tiek nodrošināta noteikti pakalpojumu līmenis. Tā kā Alūksnē pēdējo gadu laikā pa 25% pieaug neatliekamās palīdzības pacienti no blakus rajoniem. Un tiem vispār nav paredzēts finansējums. Un, lai arī tās sauktās kvotas ir pārstrādātas, atteikt sniegt neatliekamo palīdzību jau nevar. Mēs jau nevaram atteikt un pateikt, ziniet, jūs nesat iekvotēts mums un tagad vedīsim jūs uz kaut kur uz citurieni. Ja? Ātrās palīdzības es uzskatu, ka neatliekamās palīdzības pamata uzdevums ir pēc iespējas ātrāk no negadījuma vietas, cilvēku negadījuma vai no saslimšanas vietas, dažādi tie apstākļi var būt, pēc iespējas ātrāk nogādāt medicīnas iestādē. Alūksnes novada pašvaldībā, kas kopā ar Apes novadu ir slimnīcas saimnieki, vērtē, ka kvotu noteikšana ir visai absurda situācija. Un to nu jau kuro gadu pierāda rudens, kad jāsacina, ka pacienti ir vairāk kā valsts paredzējusi. Jāsaka paldies pārējām ministrijām, ka vēl nav to sākuši ugunsgrēkus kvotēt, glābšanu nav sākuši kvotēt un visus pārējos. Ja? Tā kā, bet ja tā nopietni runājam, tad šajā, cik es sapratu, no tā, kad mēs tikāmies to slimnīcu vadītāji un to pašvaldību vadītāji, kuru īpašumā ir šīs lauku slimnīcas, teiksim tā, ja, tad praktiski iznāk, ka ar šādu problēmu visas slimnīcas sakaras. Tas nav tikai, vai teiksim, tur Alūksnes slimnīcai tikai tāda problēma būtu. Neatliekamai palīdzībai, es domāju, ka kvotas nevarētu vispār būt. Plānveida medicīnā, jā, es piekrītu, varētu būt kvotēta plānveida medicīna, bet neatliekamā to jau nevar paredzēt. Sezonāli, laika apstākļi, slīdens laiks, kā mēs varam zināt, kā būs, kur kritīs, kur lauzīs. Pārstrāde tātad atkārtojas gadu no gada, un neizprotam ir tas, ka nosakot nākošā gada kvotas, netiek ņemts vērā šis pacientu pieaugošais skaits. Gada beigās gan nauda tiek meklēta, bet tad, kā uzskata mediķi, jau ir par vēlu. Viņi nāk parasti decembra beigās, kad fiziski mēs nevaram, teiksim, tos pacientus apzināt un palīdzēt. Ja? Un tad mēs dzirdam arī pārmetums no ministrijām, ja? Mēs jums iedevām naudu, bet jūs viņu nepaņēmāt. Pacientu skaits jau pieaug arī tajā ziņā, ka cilvēkiem nav naudas, lai iegādātos medikamentus un turpinātu ārstēšanos mājās. Līdz ar to atkal pēc laika, kad slimība sāsinās, ir jāatgriež slimnīcā. Kā vajadzētu šo finansējumu veidot, lai nebūtu šāda situācija? Tieši konkrēti par neatliekamu palīdzību, es domāju, ka atbilstoši katrā slimnīcas līmenī samaksāt par padarīto darbu. Alūksnes novadā vērtē izskatās, ka šī kvotu sistēma varbūt ir ar kādu slēptāku un pat tālajošāku nodomu. Atcerieties, pirms daudziem gadiem veselības ministrija pieņēma lēmumu, kad attiecīgi skaits slimnīcu, sevišķi runājot novados, jālikvidē. Ja? Tad, kad to neizdarīja, vai tur politisku un visādu apstākļu dēļ nevarēja izdarīt, ka iedzīvotāji protestēja un viss, un pret to, tad varbūt tas ir veselības ministrijas viens no mēģinājumiem. Kā saka, ja neizdevās tiešā ceļā, tad izdarīsim šādā veidā, tad kurš izdzīvos, tas izdzīvos, un kurš nevar izdzīvot, tas neizdzīvos. Varbūt tur arī slēpjas tas jautājums. Šobrīd Alūksnes slimnīca sniedzot neatliekamo palīdzību strādā izmantojot savus resursus. Tātad būtībā lāpa valsts cauro deķi, līdz ar to atņemot finansējumu savai attīstībai. Bet līdzīga situācija jau nav tikai Alūksnes slimnīcā.